Sveicināti Talsu novada iedzīvotāji! Vakardienas domas sēdē viens no smagākajiem tematiem, par ko domē bija jālemj, bija lēmumi par skolu tīkla izmaiņām. Lēmums skāra 3 skolas, proti Valdemārpilī, Mērsagā un Dundagā, un par tām arī vēlos jums izstāstīt. Tomēr sākšu ar labo ziņu, kas reizēm varbūt pazūd starp satraucošiem jaunumiem, proti valsts noteiktās skolu tīkla izmaiņas mūsu novadu, Talsu novadu skars salīdzinoši minimāli. Pamatskolu līmenī vispār nekādas izmaiņas nav nepieciešamas, mēs runājam tikai par vidusskolu tīkla izmaiņām. Tātad par katru pēc kārtas. Valdemārpils vidusskola, diemžēl, tiek reorganizēta par pamatskolu jau no šī gada 1. septembra. Citiem vārdiem sakot, šīs aizvadītais mācību gads, kas šodien noslēdzas, ir pēdējais vidusskolas statusā. Te jāpiezīmē, ka audzēkņi 10. un 11. klasē Valdemārpilī jau šobrīd nav, līdz ar to tāds pārejas periods arī nav aktuāls. Ja mēs paraugamies, ko darīt tālāk, tad Valdemārpils jauniešiem tuvākās vidusskolas, tāpat kā līdz šim, būs Talsos, Rojā un Dundagā. Mērsaga vidusskola. Arī šī, diemžēl, tiek reorganizēta par pamatskolu, bet pakāpeniski līdz 2028. gadam. Šī gada septembrī tas nozīmē, netiks uzņemti jauni audzēkņi 10. klasē, bet esošās 2 vidusskolas klases turpinās mācības Mērsagā līdz pat izlaidumam. Lai valsts turpinātu Mērsaga vidusskolu finansēt, nepieciešami būtu bijuši vidēji 20 bērnu klasē, jeb 60 bērnu visā vidusskolas posmā, bet esošā un tuvākās nākotnes statistika rāda, ka tas skaits realitātei būtu vidēji 8 bērnu klasē, kas ir stipri tālu no minimālā sliekšņa. Līdz ar to šis lēmums, gribētos teikt, diemžēl ir neizbēgams, jo tādas mums ir uzliktas šīs prasības no Izglītības un zinātnes ministrijas. Mērsaga jauniešiem turpmāk tuvākā novada vidusskola būs Rojā vai mazliet tālāk brauciena attālumā novada centrā Talsos. Trešais temats – Dundagas vidusskola. Un te es gribu teikt, ka Dundagas vidusskola turpina darbu. Lai gan Dundagā pat ar īpašo pieejamības statusu jaunajā mācību gadā visticamāk pietrūks bērnu līdz tam minimālajam skaitam, kas ir 30, jo Dundagā ir pieejamības status. Tomēr doma, un tātad šis skaits nav pietiekams arī atbilstoši šim pieejamības statusam, tomēr doma ir lēmusi vidusskolas posmu 1 gadu finansēt. Tas no mūsu pašvaldības budžeta līdzekļiem prasīs aptuveni 150 000 eiro šim vienam mācību gadam pedagogu atlīdzības nodrošināšanai. 2027. gada pavasarī mēs monitorēsim gaidāmo skolēnu skaitu uz nākamo mācību gadu. Un tātad, ja tas skaits būs pietiekams, tad finansēšana turpinās valsts. Ja skaits nebūs pietiekams, tad tiks uzsākta pakāpeniski vidusskolas posma reorganizācija par pamatskolu. Man gribētos domāt, ka tas ir maz ticams, jo mums ir pamats domāt, ka pēc gada, proti 2027. gada septembrī, vidusskolēnu skaits būs pietiekams, ja vien ģimenes pašas ar savu izvēli balsos par vidusskolu Dundagā. Tāpēc aicinu vietējo kopienu, vecākus, jauniešus, pedagogus un arī jauno skolas direktoru, uz kuru šo amatu šobrīd ir izsludināta vakance, aicinām ikvienu dundaznieku uz sadarbību un kopā pilnveidot skolu tā, lai Dundagā vidusskola ar valsts finansējumu turpinātu darbu vēl ilgi. Šobrīd gan mācību gads ir beidzies, vēlu visiem skaistu vasaru un interesantu brīvlaiku.